Braucam ar motociklu aiz priekšā braucoša vieglā automobīļa. Kā braukt? Tūlīt pateiksiet, pilnīgi vienalga vai elementāri, es to zinu, bet viena nianse, es runāju ar cilvēkiem, viņi saka, jā, baigi forši, es braucu pa pilsētu, tieši pa vidu mašīnai, pa špūrēm es nebraucu, man viegli, baigi nepareizi. Kāpēc? Mašīna, viņai ir 4 riteņi, bedri, kanalizācijas lūku, nobrauktu lopu uz šosejas viņa palaidīs, kur pārsvarā pa vidu. A jūs braucat, it sevišķi pilsētā, uzreiz aiz mašīnas. Un no viņas apakšas iznirst bedre, un jūs ar savu priekšējo ratu esat viņā iekšā, ja ir ātrumiņš, un jūs nepaspējat noreaģēt. A ja tā ir vaļējā kanalizācijas lūka, un viss rats ieiet iekšā, tātad, lai būtu drošāk, centieties braukt pa vienu vai pa otru riteņa sliedi. Kā paiet mašīna, tātad viņa kaut ko apbrauc, un jūs varat paspēt aiz viņas. Tas ir tikai jūsu drošībai.